Katrs bērns un katra ģimene ir īpaši nozīmīga mūsu sabiedrības nākotnē, un arī ļoti svarīgi, lai tā tad ik viena grūtniece, dzemdētāja un arī bērna pirmās dzīves dienas noritētu pēc iespējas droši un ar cieņu. Un vēlos arī sarunā netālāk uzaicināt vecmātes Lindu un tādu aspektu par vecmātes lomu, par tās nozīmi arī antinatālajā aprūpē, jo mēs arī zinām, ka ir izstrādāts mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns, kur arī šī vecmātes loma tiek paplašināta ne tikai, kā teikt, dzemdību procesos, bet arī uzsvērts vecmātes loma kā atbalsts sievietei arī pēcdzemdību un grūtniecības periodā. Kā jūs raksturot šo vecmātes lomu, nozīmi tam, jo arī iedzīvotāju sabiedrība, arī varbūt speciālisti vēl nelīdz galam izprot šo tādu arī jauno aprūpes varbūt modeli? Jā, paldies par šī jautājuma aktualizēšanu, jo tik tiešām ir tā, ka vecmātei loma grūtnieču aprūpē un arī pēcdzemdību aprūpē ir liela. Bet vēsturiski ir izveidojies, ka tik tiešām Latvijā sabiedrība līdz galam vēl joprojām neizprot to mūsu lomu šajos etapos, un līdz ar to gribētos kaut kā, protams, ka pats svarīgākais ir tas mūsu darbs un caur to aktualizēt un arī varbūt rādīt, kā mēs tiekam galā un kas mēs esam šajā visā veselības aprūpes sistēmā, bet skaidrs, ka arī ļoti liela loma ir mūsu kolēģiem un viņu teiktajam un tās uzticības radīšanu, vai ne, sabiedrībā. Bet kopumā mēs esam priecīgi, ka jaunie arī aprūpes algoritmi ļoti aktualizē šo vecmātes lomu tieši grūtnieču aprūpē, un arī ļoti ceram, ka tuvākajā laikā arī vecmāte aktīvāk iesaistīsies pēcdzemdību aprūpē tieši caur mājvizītēm, kurām vajadzētu kaut kad šī nākamā gada laikā ienākt mūsu aprūpes visā sistēmā. Bet kopumā vecmāte ir tā, kas nodrošina pirmkārt veselas grūtnieces un normāli noritošas grūtniecības aprūpi. Un tieši ir uzsver uz aprūpi, jo katrai sievietei aprūpi ir nepieciešama, neatkarīgi no tā, vai mēs viņu ierindosim kaut kad grūtniecības laikā zema vai augsta riska kategorijā. Aprūpi ir vajadzīga pilnīgi katrai. Un tad ir jautājums, kurā brīdī tad tās, kuras mēs kaut kādā brīdī nodefinēsim, ka viņām ir augsts grūtniecības risks, skaidrs, ka šeit būs runa par multidisciplināru komandu, un te ienāks ārsts, visbiežāk ginekologs dzemdību speciālists, kādreiz arī citi speciālisti, kardiologi, endokrinologi un tā tālāk, bet kopumā vecmātei būtu jābūt tam pamatam, un tad tie pārējie speciālisti nāk klāt un palīdz, un ir blakus tad, kad un kur tas ir vajadzīgs. Jā, paldies. Ļoti skaidri iezīmēs tad šī vecmātes nozīme gan arī profilaksē, gan atbalstā grūtniecei, un arī līdz ar to lieliski papildinās un saskan ar manu nākamo jautājumu, ko vēlos, lai Signe papildina no savas skatpunkta, kā arī gribu pieminēt, ka Signe ir arī saņēmusi Latvijas vecmāšu asociācijas apbalvojumu Latvijas gada vecmāte 2025 apsveic, līdz ar to arī plašs, kā teikt, skatījums un pieredze. Kādas tad, jūsuprāt, ir tās galvenās vērtības, ko varbūt vecmāte ienes, esot šajā komandā vairāk, un arī kā vecmāte var nodrošināt un nodrošina šo izglītošanu sievietei, ne tikai arī ģimenei par veselību, par dzemdībām, par pēcdzemdību aprūpi? Jā, paldies. Vecmāte jau vēsturiski ir tā ārstniecības persona, kura vienmēr primāri ir bijusi ne tikai par sievietes aprūpi tai grūtniecības vai dzemdību posmā, bet tā, kura ierauga varbūt kaut kādas situācijas, kas ir ģimenē un sabiedrībā primāri. Tā tam vajadzētu būt Latvijā. Droši vien, ka tas ir šobrīd tādos soļos uz priekšu, un paldies Dievam, ka tā.
Jo tā izglītošana un zināšanas padara mūs daudz drošākus pašiem par sevi, par savu ķermeni, par savām ķermeniskajām norisēm. Un līdz ar to, manuprāt, vēl viens tāda joma, kur vecmātēm vajadzētu spērt soli, ir šī jauniešu izglītošana. Jo vecmāte iespējams ir tuvāka tādā savā komunikācijā ar ģimeni, ar jauniešiem, ar topošo ģimeni. Un iespējams, ka daudz vieglāk ir izrunāt dažādas jautājumus, gan plānojot ģimeni, gan kas var notikt, ja mēs neplānojam ģimeni, un kas var notikt nejauši, un kādi tad tālāk ir tie riski visā šai veselībā. Un tad tas nākamais posms, kā Linda minēja, vecmātei vajadzētu būt tam pirmajam cilvēkam, kur ģimene nonāk, es gribētu teikt ģimene, jo ne jau tikai sieviete gaida to bērniņu, ģimene nonāk tad, kad ir skaidrs, jā, mums ir pieteicies mazulis, mēs tagad esam gaidību procesā. Un tālāk jau tad izkristalizēs tas jautājums, cik plaša komanda vai kurš tad būs tas vadošais speciālists visā šajā jomā. Un tad tas nākamais, ja runā par drošību, un ko atkal tad vecmāte droši vien viena nekad nevarēs, bet komanda, un tā varētu būt vecmāšu komanda un komanda kopā ar speciālistiem dažādās jomās, ka izvada cauri ģimeni visam grūtniecības procesam līdz dzemdībām, un ka nav kaut kāda pārāvuma, ka nav, ka novērošana ir pilnīgi vienā vietā, dzemdības pilnīgi citā, un diemžēl šie speciālisti bieži vien ir savstarpēji. Šobrīd komunikācijas tiltiņš ir pacienti, kurai ir jāpārnes visa šī informācija, un tad var rasties dažādi arī latvisko vārdu, ārprāts. Dažādi pārpratumi, kā šo informāciju viens otram nodot cauri pacienti. Un tāpēc ideāli būtu, ka ir tā komanda sasaistīta gan no tās jau varbūt pirms aprūpes, ka tikai plāno šo grūtniecību līdz pat dzemdībām un pēcdzemdību posmam, un tad šī drošība pacientei un ģimenei būtu visā tādā etapā. Viņu daudz vairāk uzticētos arī veselības aprūpes sniedzējiem visos posmos, un kas arī ir ļoti svarīgi drošībai. Jā, un uzticība arī veido to pieredzi. Ja es uzticos, man arī pieredze daudz labāk. Arī pozitīvāk, vai ne? Jā, paldies iepriekšējiem runātājiem, kas deva tādu ieskatu par šo vecmātes nozīmīgo lomu no tādas arī nepārtrauktības aspekta, kas parāda to ceļu gan no grūtniecības jau līdz pēcdzemdību periodā, un arī gan ar šo informēšanu, gan arī droši vien ļoti būtiski ir šīs dažādās informācijas sistēmas, cik mums tās ir izmantojamas gan no pacienta, gan speciālistu puses, to salāgojamība. Un kā nākamo vēlos uzrunāt profesoru Rezebergu, ņemot vērā, ka arī jūs aktīvi darbojaties un esiet kā arī Veselības ministrijas galvenais speciālists zemniecībā un ginekoloģijā. Kā jūs saredzat, kā šī pacientu uzticēšanās vai neuzticēšanās ietekmē aprūpes kvalitāti, lēmumu pieņemšanu, it īpaši arī dzemdību laikā, un ko varbūt var darīt gan speciālists, gan veselības aprūpes sistēma varbūt kopumā, lai šo uzticēšanos uzlabotu, vai arī kāda veida citi šie iespējamie riski, ko varētu varbūt samazināt? Jā, uzticēšanās ir jāiemanto. Man liekas, ka tā jau iepriekšējā runātāja ļoti teica par to informāciju. Mums ir pirmkārt jādzīvo visiem vienā informācijas laukā, jo pacientiem vislielāko neusticību laikam rada tas, ka katrs runā citādā valodā. Tā komanda, kas ir iesaistīta grūtniecības aprūpē, es vēl gribētu uzsvērt ģimenes ārsta lomu, jo tas ir mums katram tas, kas mūs vada caur veselības aprūpes sistēmu. Un, ja nav uzticības ģimenes ārstam, tas jau veido tādu neusticēšanos kopumā. Un grūtniecības aprūpe patiešām ir komandas darbs. Tā ir noteikti vecmāte, tas ir ginekologs. Es gribētu teikt, ka augstāka riska pacientiem un zema riska pacientiem un fizioloģiskām norisēm vajadzētu būt pilnībā nodotām vecmātes rokām. Jo
vispār grūtniecības iznākumu nosaka medicīniskā aprūpe un arī pacienta pieredze. Es neteiktu, ka mēs ļoti ilgus gadus jau runājam par šo pacientu pieredzi, bet tas nozīmīgums ir turpat blakus medicīnai. Ja ir laba medicīna un slikta pieredze, pacients aiziet neapmierināts, un viņa uzticēšanās sistēmai un aprūpes sniedzējiem noteikti mazinās. Savukārt, ja mēs viens otru papildinām un saprotam katrs tās arī profesijas lomu un vietu, un neesam viens uz otru greizsirdīgi, tad man liekas, ka tad mēs strādājam labāk kopā, un arī pacientam viedoklis par mums rodās labāks. Un ļoti svarīgi ir šī informācijas nodošana, tas, ka pacients ir informācijas pārnesējs no veselības aprūpes speciālistiem savstarpēji. Tā nav normāla. Mums ļoti pietrūkst digitālie resursi, kas mums palīdzētu apkopot un vienvietu iegūt informāciju par grūtnieci. Mums nebūtu jāprasa viņai vai varbūt kādreiz nepilnīgiem ierakstiem medicīniskajā dokumentācijā, bet mums būtu vietne, kur mēs atvērtu un iegūtu šo visu pieredzi. Es domāju, ka vecmātei tā ļoti lielā loma arī sagatavošanai dzemdībām. Tas, ko pacients sagaida, nevienmēr atbilst tam, ko viņš pieredz dzemdību brīdī. Un, šeit mums laikam visiem ir ļoti liels darbs kopā darāms, un šiem vecmātes vizītēm ir jābūt ne tikai fizioloģiski noritošas grūtniecības gadījumā, bet arī pa visām slimām sievietēm, jo arī viņas ir grūtnieces, un viņai arī šī pieredze ir varbūt vienīgā dzīvē, un viņai arī jābūt ir pozitīvai, un vecmāte tad ir tas varbūt tulks, kas to medicīnisko valodu, ko ārsts saka, spriež ļoti lielā ātrumā, jo lēmumi jāpieņem reizēm ļoti ātri. Viņa pastāsta cilvēcīgākā valodā, lēnāk, klusāk, vēlreiz saprotamāk. Un arī ģimenes locekļus iesaistot. Tātad pacients, sabiedrība, aprūpes dalībnieki, visi strādājam kopā un runājam vienā valodā. Jā, paldies. Kā redzam, tad, lai nodrošinātu šo drošo aprūpi, arī uzlabot šo kvalitāti, ir nepieciešama šī sektorālā sadarbība, gan speciālistu sadarbība. Protams, viennozīmīgi svarīgi ir arī citi rīki, kā digitālie informācijas apritē. Un arī, kā jau minēja, tad vecmāte palīdz arī varbūt šo emocionālo atbalstu vairāk sniegt, arī nodrošināt tātad šo drošo vidi, kas ir patiešo saistīta arī ar šo labāko dzemdību pieredzi, kurai mēs pieskarsimies nedaudz vēlāk. Bet šobrīd es vēlētos uzrunāt neonatoloģi doktori Rasneču, jo arī protams, bez neonatologa nav iedomājama tāda pilnīga dzemdētājas aprūpes komanda, ņemot vērā arī gan, ja skatāmies kaut kādas varbūt riskantākas dzemdību norises, kur ir ļoti svarīgi pēc tam nodrošināt jaundzimušajiem atbilstošu aprūpi, bet arī jebkurās dzemdībās neonatologa klātbūtne ir ļoti nepieciešamība. Un tas jautājums, varbūt kā jūs saredzat šo neonatologa nozīmi, kā to varētu paskaidrot sabiedrībai, cik tas ir svarīgi, kā tas palīdz mazināt arī šos riskus jaundzimušajiem, un arī kā iespējams varētu arī, ja ir kaut kāda dažāda veida šī informācija, kas ir varbūt netika pozitīva atsevišķos gadījumos, tā varbūt jaundzimušā saslimšanas vai dzemdētājas problēma, kā varbūt šo informāciju pareizāk, skaidrāk varētu arī nodot pašam pacientam, lai vairāk izprastu. Jā, te jau iepriekš ļoti skaidri izkristalizējās tas, cik ļoti būtiski ir šī savstarpējā sadarbība vecmātei ar ģimeni, vecmātei ar ginekologu. Un dažreiz sabiedrībā šķiet, ka bērnu ārsts, neonatologs vai arī
tas var būt arī pediatrs, nevienmēr tam jābūt neonatologam, ir tikai tajā brīdī, kad bērniņš ir piedzimis. Bet patiesībā jau tas ir kā turpinājums šai grūtniecībai, un mums kā bērnu ārstiem arī ir ārkārtīgi būtiska šī sadarbība ar pārējiem speciālistiem, kas grūtnieci ir uzraudzījusi, jo dažreiz tā informācija, kurā līdz mums nonāk vēl līdz tam brīdim, ka bērns ir piedzimis, ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs kā bērna aprūpētāji būtu gatavi tai situācijai un sniegt šim mazajam cilvēkam to vislabāko atbalstu. Un ja līdz bērnu ārstam šī informācija īsti nenonāk, tad mēs redzam to rezultātu, bet nevienmēr uzreiz zinām pareizo atbildi, jo jautājumi ir vairāk nekā atbilžu. Tāpēc arī bērnu ārsts ir neatņemama sastāvdaļa šajā komandā. Bieži vien, tad, kad mēs runājam par augsta riska grūtniecību, par to, ka grūtniecība varētu atrisināties ātrāk nekā paredzēts un tad dzimtu mums priekšlaicīgi bērniņš, vai arī mēs jau antenatāli zinām kaut kādu patoloģiju, kur bērnam ir iedzimta un viņai ir nepieciešama tūlītēja rīcība pēc dzemdībām, tad bērnu ārsts tiek iesaistīts jau arī grūtniecības laikā un šajā komunikācijā ar ģimeni. Un no mūsu puses tiek gaidīts, ka mēs izskaidrojam to situāciju, kas tad ģimeni sagaida dzemdību laikā vai pēc tam, un kas būs tālāk ar šo jaundzimušo bērnu. Tāpēc šeit es saredzu to, ka mēs vienalga esam it kā no vienas puses mazliet citi speciālisti, bet pilnīgi un galīgi neatņemama komandas sastāvdaļa. Jā, paldies. Un, tā teikt, apkopojot jau iepriekš minēto, cik svarīgi ir šajā drošajā aprūpē iesaistīt tātad visus speciālistus, un arī iepriekš minētie aspekti kā emocionālais atbalsts, pietiekama skaidra informācija, šī cieņpilnā attieksme būtiski ietekmē arī tātad dzemdētājas pieredzi un pašsajūtu. Un arī tālāk, kā tad viņa spēs rūpēties arī un cik droši varbūt jutīsies par savu bērnu.